Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dārgie podcastu Atver muti skatītāji un arī visiem tiem, kas klausās mūsu Radio TV Spotifyā, sveiciens. Ziniet, kā mēs esam te domājuši ik pa brīdim, ka kaut kur jānoslēdz varbūt sezona, varbūt mums ir, jāskatās virzienā, ka tik un tik konkrētas tikai epizodes mēs laidīsim ārā. Bet nē, mēs esam sapratuši to, ka tad, kad mums ir forši viesi, tad mēs esam gatavi filmēt, rakstīt un stāstīt. Tāpēc mēs ķeramies klāt jau nākamajai epizodei un paldies, ka jūs esat pieslēgušies. Mūsu šīs dienas viešņa ir dāma, kurai ir, mēs jau te paspējām īstenībā aprunāt mazliet aizskatuvē, tāda bagāža, tāda bagāža daudzās un dažādās lietās, gan par visādām intervijām runājot, gan par to konkrēti specifisko tēmu, kurā darbojas viņa, un cik specifiska, tas ir viņas lauciņš absolūti, un tas pierādās mākslas darbos, kas nāk no viņas ārā. Tā ir dāmas un kungi dziedātāja, dziesmu autore Samanta Tīna. Čau! Sveiciens! Prieks, ka tu esi atnāks. Paldies liels. Paldies, ka uzaicināji. Es to ļoti novērtēju. Klauna, šodien mēs parunāsim par tām pašām lietām, kas jau mūsu klausītājiem, skatītājiem arī un varbūt tiem, kas jauni ir pieslēgušies, tad uzzināsiet, ka masku tēma mums diezgan aktuāla ir, ko mēs ikdienā uzliekam, iejūtoties kaut kādos tēlos un tā. To mēs aprunāsim un paskatīsimies arī vienkārši tavā dzīves gājumā. Pirms, varbūt, pagātnes kaut kādos jautājumos mēs ieslīkstam. Kā tev sokas, kā gāja Indijā? Īstenībā, godīgi sakot, nav diezko ilgs laiks pagājis, kopš es esmu atgriezusies no Indijas. Es vēl joprojām varētu teikt, tas jautājums būtu vairāk, kā tev iet vēl Indijā, nevis kā gāja, jo es, manuprāt, vēl neesmu saintegrējusies līdz galam atpakaļ šeit. Un nav viegli, bet Indija ir par tādu sevis transformēšanas posmu, ceļu, laiku. Indija nav baudīšanai. Indija nav ar skaistām palmām, ar 5 zvaigznēm, all inclusive un ziliem peldbaseiniem ar chloru un tā tālāk. Tur ir Ganga, upe Gangu, ko mēs, protams, šeit šajā te lokācijā dzīvojušie cilvēki uzskatām par drausmīgi netīru upi, un tā mēs to uztveram, kur dedzina cilvēku ķermeņus. Jā, tas tā ir. Bet viņiem tā ir visvētākā upe, un šī upe pat ir reģistrēta kā fiziska persona. Tāpēc viņas glābotnē nedrīkst pat nelamāties, vai kur kā mums bērniem patīk mētāt akmentiņus upē, to uzreiz, ja kāds redz, uzreiz pienāk un pakrit ar pirkstu, ka tā nedrīkst darīt. Un tad, kad tu dodies pie šīs upes, Gangas, tu arī pats, tev vismaz, ja kaut kas ir jāpiedāvā, un ko cilvēki tur dara, kas var būt svētāks par pašu upi, un tāpēc cilvēki rokās ņem to pašu ūdeni un piedāvā upei pašu sevi, jo nekā lielāka un svētāka nav. Un tad, kad notiek šīs te, kā saka, tās nav peldes upē, tās ir mērcēšanās, varētu teikt tādas, nezinu, kā latviski to var pateikt, tādas ar visu galvu iekšā, tādas. Tā ir tāda attīrīšanās, jā, arī es to esmu darījusi, man mamma rakstīja, tikai lūdzu to nedara, tikai lūdzu neitai ūdenī. Tad tik tiešām notiek tādas transformējošas lietas, un liekas, ka tu esi kā tāds kāpostiņš, kāpost galvu, un tās lapiņas vienkārši sāk tīrīties no tevis nost, pat tās tevis iepriekš pieminētās kaut kādas lomas, kuras ņēmušas virsroku mūsu dzīvē, kaut kādas maskas, kuras saprot, ka vairs tev nekalpo, vairs tev nestrādā, un iespējams tu caur kādu masku vēl joprojām skaties uz lietām, uz dzīvi, uz cilvēkiem, un tā nebūtu nav taisnība. Un tur notiek ļoti liels šādas te transformācijas, un ļoti grūti ir atgriezties šeit, un, kā saka, cilvēki, kas man sekoja līdzi, un es dalījos ar viņiem visā savā ceļojumā, gan ar puņķiem un asarām un savām atklāsmēm, un tad viņi saka, bet tak brauc dzīvot tur. Nē, mīļie, es dzīvoju šeit, manas mājas ir šeit, un
Es esmu tik ļoti pateicīga, ka man ir tāda iespēja aizbraukt kaut kur uz šādām te vietām, kur es varu strādāt ar sevi. Un lai es tālāk varu nest šo, tā kā saka, kaut kādu mazo iedvesmu citiem, kas kaut vai seko man sociālos tīklos, brauc uz maniem koncertiem, kur es dalos par šīm te pieredzēm, šīm te atklāsmēm, kā tas mainīs manu dzīvi. Ja tā ir mana veida kalpošana un man ir tāda iespēja, tad es to arī daru, bet man ir jābūt šeit. Cik reizes tu jau esi bijusi Indijā? Šī ir tikai otrā. Tikai otrā? Jā. Bet brauks vēl? Es domāju, viennozīmīgi. Tātad galvenais iemesls ir attīrīties, braukt vienkārši. Tā nav tīri attīrīšanās, to nevarētu tā vienā vārdā nosaukt, tā ir tāda transformēšanās, jo tad, kad es pirmo reizi biju Indijā, es teicu, es šeit atgriezīšos tad, kad es jutīšu, ka tā gaismas, tā mīlestības dzīsliņa, kas ir iedegta manā sirdī, ka viņa sāks saplakt, jo mēs, tu nevar Laura noliekt, mēs šeit dzīvojam tik ļoti materiālā pasaulē, dzīšanās vēl, man vajag to sasniegt, tad nākošu, man vajag nākušo diplomu, nākušo medaļu, man vajag nākušo piedestālu, tā tālāk un tā joprojām, un mēs aizmirstam par sevis tādu kaut kādu, kas ir šīs te patiesās vērtības. Nu, mēs zinām, mēs visi daudz runājam par un ap par to, biežāk jāpiezvana mammai, nu, bet cik mēs to darām? Biežāk jāpavada laiks kopā ar savu ģimeni, jā, mēs to daram, bet cik jēgpilni, cik kvalitīvi mēs to daram? Mēs visu laiku esam ar savu telefonu kopā ar savu ģimeni esot, un tas ir tādā ķeksīšu pēc, bet tur cilvēki tev māca, ka viss tas, kas ir mums, iespējams, viņi pat nevarētu izdomāt un pat iedomāties, ka kas tāds eksistē, un ka šīs te lietas varētu darīt viņus laimīgus. Viņiem pie visa tā, ko mēs virspusē redzam, ka tur ir nabadzība, miskaste, jā, tas viss tur ir, bet viņi ir 1000 reiz laimīgāk nekā mēs, jo viņiem ir šīs vērtības daudz spēcīgāks, daudz vērā ņemamāks, ka tu būs bērnos, tu paskaties viņu acīs, un tu redzi, ka viņš tev nāk atdod to pēdējo maizes, to tādu, kā viņi tāda kā maizītes, tādas, ko viņi paši tur cep, čapatī, viņš tev atnāk pēdējo dod. Un tu man nevajag jums pašiem vairāk, bet tu redzi, ka acīs viņš to dara aiz patiesākās mīlestības, viņš grib dalīties, bet mums ir viss. Kāda populārākā mantra mums ir? Es, mans. Vai ne? Sev, saraust visu sev, man vajag to, mums vajag to, tur mēs brauksim tur mēs darīsim to, bet tā dalīšanās, manuprāt, mums ir ļoti, ļoti jāmācās, un es kāpēc tikai mēs par šo te labestību, mīlestību un dalīšanos atceramies tikai tad, kad ir kaut kādi labdarības pasākumi, kur mēs varam gan publiski, gan mājās parādīt, ka mēs esam labi cilvēki un varam piezvanīt uz šo te tālruni, un tas ir tā kā čeklistā izdarīts, ķeksīts, ievilkts, un es esmu labs. Bet tas ir katru dienu jāpraktizē, un tas ir ļoti grūti šeit, jo šī te mums visiem ir jāstrādā, mēs visi strādājam, mums visiem ir komunāliem maksājumi jāmaksā, mums visiem jābaro savas ģimenes, mums visiem vajag izdzīgs jumts uz galvas, kam ir automašīnas degviela, par kaut ko ir jālē, lai nonāk līdz darbam pareizi. Tur visa pamatā ir ticība tam augstāk stāvošam, un neviens nesūdas par to, kā viņiem nav, bet viņi katru dienu ir pateicīgi par to, kas viņiem ir, un ka viņiem ir ģimene. Un tālūk. Kādas atklāsmes jau pašā podkāsta sākumā, tu nost, es negaidīju, ka tik ātri tas notiks, ļoti labi. Bet es gribu paturpināt mazliet šo, skaties, tad mums tātad ikdienā vairāk jātiecas, ja ir uz to var nosaukt par emocionālo, ja? Var tā dēvēt? Uz emocionālo ko? Kas nav, kā tu saki, jā, tad mēs tikai tiecamies uz materiālo, jā, vairāk, šito vairāk man un tā emocionālais sasaist ar citiem cilvēkiem, pašam kaut kāda emocionālā izaugsme, jā, mentālā vai kaut kā tā to var nodēt. Es domāju, ka vairāk tas ir nolikt savas vērtības. Kas ir šīs patiesās vērtības? Mēs visi daudz un dikti zinām šīs tos zīmējumiņus, memes, sociālos tīklos, Facebookā, Instagramā, kad visu to, ko tu te sastrādā, ka tu kapā to līdzi nepaņems. Bet tā tava dvēsele jau tāpatās viņa paliek.
Un kas ir tas, kā tu karmiski, teiksim, savu dvēseli attīri šajā dzīvē. Tev ir dota šī te dzīve, šie te apstākļi, tādi vecāki, kādi viņi tev ir, attiecīgie cilvēki blakus, kādi ir, otrā puse tādi, kā tu esi pelnījis, lai tu varētu starp viņu mācīties un augt kā personu. Un es domāju, ka visi man piekritīs, man pašai bērnu vēl nav, bet tie kas ir vecāki, viņi saprot, ka viņi bērnus neaudzina, bet bērni audzina viņus. Un šie bērni ir izvēlējušies viņus, jo viņiem ir jāienāk šai ģimenē, attiecīgi pie šiem vecākiem, lai izskolot viņos, vai tā ir pacietība, vai tā ir vēl kaut kāda lieta. Un katrs bērns, tas ir pilnīgi savādāks. Un tas arī nenotiek tāpat vien. Un vairāk šīs te vērtības, ka mums jāpievērš uzmanību, lai mēs augtu, mainītos kā dvēseles, kā cilvēki, un šīs ir patiesās vērtības. Neviens mums to Mercedes līdzi kapā neieliks. Bet redz, mēs tā kā runājam par šo, mēs to saprotam, bet vai nav tā, ka pa īstam mēs to saprotam, nevis, mācoties no citiem, bet tad, kad tiešām paši uz savas ādas visas lietas pārbaudam. Kā tu aizbrauc uz Indiju, saprati, tagad tev ir skaidrs, kas ir kas, vai tu redzi tās atšķirības? Es domāju, ka man nelīdz galam varbūt viss ir skaidrs, jo arī es mācos. Man vēl, kā saka, visa dzīve ir priekšā, un šīs ir manas atklāsmes. Iespējams, tu braukt kopā ar mani, tu ieraudzītu pavisam kaut ko citu, jo man ir cilvēki, piemēram, kas ir bijuši ar mani komandā, un viņi neredz tālāk par to, cik te viss ir pretīgs, netīrs, viņi kā var šādos apstākļos dzīvot, viņam ir kultūras šoks, kā var šeit dzīvot, nelīdīši te tajā drausmīgajā ūdenī, viņi neredz tālāk, un tas arī ir ok, tās ir divi cilvēku veidi, tādas kategorijas, teiksim par Indiju, kategorija, kura kādreiz vēl tur atbrauks, atgriezīsies, un to fenomenu nevar izstāstīt. Ir tik daudz pasaulē brīnišķīgas vietas, zilās lagūnas, kur var braukt, baltās smiltis, tur baltās naktis, ziemeļblāzma, ne uz Indiju, vienkārši nopietni. Un ir otra kategorija, kuri nekad vairs tur neaizbrauks. Piemēram, mans vīrs viņš nav bijis Indijā, bet viņš saka visu cieņu, bet mani uz turieni, es vēl neesmu tam gatavs, vai nevelk. Un es arī to pieņemu. Iespējams, pienāk šis laiks vai nepienāk šis laiks, un arī tas ir ok. Jo mums arī ļoti patīk, kā saka, džadžot cilvēkus. Kaut vai arī par to, redzi, cik es esmu labs, cik es agri ceļos. Es jau no rīta kamēr tu vēl tur krāci, es jau esmu tur pameditējis, sporta zāli bijis, izlasīt 10 lapas grāmatā, tu esi slikts. Un tas pats arī sazīmēs tevi, kā tu redzi tikai Indijā netīrību un sūcību, bet mēs katrs esam savā kaut kādā līmenī, un šie dažādie līmeņi ir jāciena, jo mēs katrs savā izaugsmē esam tajā vietā, kur mēs esam un cik mēs daudz esam strādājuši sev vai neesam strādājuši ar sevi. Tas pats, ko es ļoti daudz stāstu savos koncertos, kad es vispār iedalu cilvēku dzīvi tādās, kā mēs visam sākuši 1. klasi, un kaut kā gribam līdz 12. klasē tikt, vai 9. un pēc tam tur ir profesionālās vai kas. Bet tu nevari tikt 5. klasē, ja tu nepabeidz 3. klases vielu, pareizi. Un tas šad mēs dzīvē nesaprotam, ka mums met visu laiku atpakaļ, tas jau bija ar mani noticis. Vai mēs saņemam savā dzīvēm un ienāk cilvēki, kas mainās tikai bilde, bet visas situācijas notiek ar viņiem viens tās pašas. Vai runāju, piemēram, par attiecībām. Viens un tas pats, atkal viens un tas pats. Ne jau tie cilvēki, kur bildes mainās tikai ir vainīgi, bet tu neesi šo te kontroldarbu nolicis vai eksāmenu, lai tiktu tālāk nākušai klasē. Tu neesi saņems liecību attiecīgo, lai tiktu tālāk. Un tu saņem, visu laiku tev sūta, lai tu pēc iespējas ātrāk, ja tu neesi nolic šo te kontroldarbu eksāmenu, lai tiktu tālāk. Ja tu to nenoliec, es iespējams arī vēl esmu 4. klasē. Varbūt 3., varbūt 5. Es gribēju jautāt, kas ir tavs šī brīža eksāmens kontroldarbs? Šobrīd es tev nevaru pateikt, kas ir mans šā brīža eksāmens, un es drīzāk varbūt zinu par tādu kā uzdevumu šajā brīdī uz esošās bāzes, bet es atzīstu un es pieņemu to, ka es mācos. Es tikai mācos, un
agrāk varbūt ar tādu bravūru vēl atceroties to sarkanmataino meiteni. Tā noteikti bija meitene, kur teica, es visu māku, es visu zinu. Un tikai laikam ejot un nobriestot, tu saproti, ka nē. Un es vēl biju, kā saka, zaļš gurķis. Bet tā mēs ar visu ar kaut ko sākam un kaut ko mācamies un ejam uz priekšu. Un tikai pēc laiks, protams, ka vēl nezinu. Un arī šobrīd es saku, es neko nezinu, bet es mācos, es vēroju. Un daudziem es arī vēlu to, lai atceries bērnībā, kā mums bija. Mums šķita, ka laiks nenormāli velkās. Kad man paliks tie 18? Kad es varēšu būt, likās, ak, Dievs, ārprāts, kā vilkās laiks. Bet mēs vērojām visu, mēs bijām pētnieki, gājām pētījām, kas notiek, ja tur sērkots viņu piešķiļ tam, ja iemet tur, vai kas tur, kaut kādas blēņas darījām, gājām kaimiņiem ābolus zagām, vai bumbieris, vai vēl kaut ko darījām, puķis plēsām, katram savs, viss atceramies. Un likās, ka laiks velkās. Bet šobrīd mums pieaugot, mums liekas, ka laiks nenormāli skrien. Es domāju, es to dzirdu, ka katrs otrais to saka, ieskaitot mani. Bet šobrīd, kad es biju pēdējo reizi Indijā, ļoti labi atnāca tāds un pateica, kur ir šī atšķirība. Laiks jau, mīļie, iet tāpat, kā viņš gāja, bet mēs esam izmainījušies. Šobrīd mēs šajā materiālajā pasaulē gribam šito paspēt, to paspēt, vēl aizbraukt uz turieni, šito vēl kaut ko ģimenē, vajag vecvecākiem, vēl vajag kaut ko palīdzēt bērniem, vajag ceļojumā vēl aizbraukt, vēl visi rēķini jānomaksā, vēl gribās tur kaut kāda haltūriņa gribās paņemt, vēl šo, mums viss kā ir par daudz. Un mums nav vairs tā pētnieka acis un tā iztēle par pasauli, skatieties procesus kaut kādus, un mēs visu pieņēmām, skatījāmies. Es nezinu, es bērnībā Omas siltumnīcā taisīju mājas vai dzīvokļus, kā tur nosaukt mitra vabolēm. Viņas bija diezgan riebīgas, bet es viņām gan manis istabas, gan vēl kaut ko taisīs, mazgāju vārdas, kamēr viņas piedošana neatstiep kājas. Bet tā bija mana pasaule. Tieši tā. Un šobrīd mēs tikai dzenamies, un ja mēs uzdodam sev šo jautājumu, bet neviens var pistoli pie galvas nestāv, dari to, skrien to, dari. Mēs paši to izvēlamies un saprotam, hei, nākošu mēnesi Ziemassvētki. Atkal skriesim pēc dāvanām, un to mēs visi varam redzēt, kas notiek. Un arī šīs dāvanas. Visi tikai ķeksīši pēc. Un cik daudz mēs aizdomājamies tiešām par to cilvēku, kam mēs šo dāvanu sarūpējam. Un varbūt, ka nevajag dāvināt. Ir jauks svecīts iepakojumos, bet varbūt uzrakstiet vienkārši kartiņas ar roku. Cik daudz jums šis cilvēks nozīmē kādu labu komplimentu. Vai ne? Nevis lietu, ko ielikt ķeksīši pēc plauktā. Jā. Wow. Ļoti labs sākums. Paralēli Indijai es tev gribu pajautāt par arī šī brīža aktuālu lietu, kas jau ir iesākusies, koncerti. Vēstuli tev. Kā sokas tajos un kādas jaunas atklāsmes jau tu esi paspējis iegūt pirmajos, cik 3 koncerti, 2, 3, cik jau ir bijuši? 4 mums ir bijuši, 4. Jā, vēstuli tev koncertūru šogad jau 2. gadu. Un šis arī ir tas, viss aizsākās šī te koncertūra pēc pirmā Indijas brauciena. Es sapratu, ka man ir tik daudz ar ko dalīties šajos stāstos, šais manās atklāsmēs, un tas arī šajos koncertos notiek. Es ļoti daudz runāju, es ļoti daudz stāstu. Es lūdzu atļauju cilvēkiem, vai viņi dosies ar mani šajā ceļojumā, kas man ir palīdzējis, kas man... kā saka, noveda līdz tam, kad man ir jābrauc uz Indiju, kāpēc, ko man tas palīdzēja. Un tur arī sākās, tur arī radās šī te pērnā gada albuma titula dziesma Vēstule tev. Un beig galā es saprotu, ka šī vēstule tev ir vēstule man sev. Un tāpēc es ar šo te vēlos dalīties ar pārējiem. Un es vienmēr esmu teikusi arī saviem cilvēkiem, es esmu teikusi par to, ka neesiet nekad skopi ar saviem pieredzes stāstiem.
Jo mēs jau domājam uzreiz, ka lieliekam sev kaut kādās važās un grožos, un ko par mani padomās, un te jau pastāstīs tālāk. Nu, kaut kādas tādas. Nu, es nezinu, kā ir vīriešiem, bet sievietēm tas tā ir. Līdzīgi, jā, ik pa laikam. Jā, ka mēs negribam daudz dalīties un pārdomājam, jo ir taču skauģi un viss tālāk, un mazāk zinās, labāk gulēs un mazāk stāstīt par savu ģimeni, jā. Bet tu nekad nezini, kā tavs stāsts var norezonēt un palīdzēt kādam, kurš to dzird. Kad, hei, tu neesi viens, arī man tā bijis, un ir ok, kad nav ok. Un nekad mēs to nevaram zināt, tāpēc es vienmēr teikšu, neesiet skopi savos stāstos, tad, kad jūs dalāties ar kaut ko. Un to es daru arī šajos koncertos, ļoti daudz stāstu, ar ļoti atklātiem stāstiem, saviem pieredzes stāstiem, kā man ir veicies, ko es esmu ar to sapratusi. Un mēs vedu cilvēkus līdzi sev tādā ceļojumā, un man ir tiešām liels prieks, ka ir cilvēki, kuri brauc jau 3. reizi uz koncertu, gan no pagājušā gada, un es zinu, ka brauks uz Rīgas noslēguma koncertu, kur būs arī īpašie viesi, un es vienmēr saku, pirms katra šī koncerta, es nezinu, kāds viņš būs. Es nezinu, kā šoreiz es to stāstu izstāstīšu. Un ir cilvēki, kas ir bijuši uz 2 koncertiem vienā gadā, viņi saka, pilnīgi vajag, tas ir tas, ko man vajadzēja. Man vajadzēja, paldies, ka tu par to runā, paldies, ka tu iedvesmo, paldies, ka tu stāsti. Es jau nestāstu kaut kādas lietas, ko es esmu izdomājis vai izlasījis, kā es saku, es neesmu nekāds ne coachs, neesmu, kas tagad ir populāri, neesmu ne uz kādiem Forbes vākiem vai kaut kādu gudru grāmatu izlasījis, kur es tagad kaut ko citēju. Tā ir mana pieredze, mana garīgā pieredze, kam es eju cauri un kur es sevi esmu atradusi, un tādā veidā tas man palīdzējis izskaidrot ir savus procesus dzīvē un izkāpt no šī apļa un iet tālāk, un ja tas cilvēkiem palīdz un tas norizonēs caur manām šīm dziesmām stāstiem, manuprāt, lielākas svētības nevar būt, un šie cilvēki, kas bijuši vairāk, viņi saka, es šoreiz sadzirdēju kaut ko citu, un man to vajadzēja. Un katram koncertu apmeklētājiem es esmu uzrakstījusi savu vēstuli, ko viņš katrs pats pēc tam saņem pēc koncerta, un tad viņi dalās, ka kā tā var sagadīties, tieši tas, ko man vajadzēja, kā? Un cik interesanti arī ir, ka vīrieši, kur parasti, tādi skeptiskāki ir uz šādām te lietām, un tad es pēc pēdējā koncerta dzirdēju, kur tas bija, mums bija Lūznavas mežā, viens no, pēdējais bija Alūksne, tad vīrs ar sievu bijis, un domāju, kā tad tas vīrs uztvers to tādus pastāstu koncerts, un tā sieva viņam pēc koncerta saka, iesim es to vēstuli paņemšu. Nē, es pats savu vēstuli paņemšu. Tas ir man pašam, un tad bija saņēmis vēstuli un teica, ka pieliks. Tas viņam tieši bija, ko viņam vajadzēja, un pielikšot savu darbā pie datora, lai par to neaizmirst. Tā kā jā, es vienkārši dalos saviem stāstiem, savām atklāsmēm, tāpat kā es to šobrīd daru. Šobrīd šeit ar tevi. Cik skaisti. Es tev papildu šim gribu pajautāt, kaut kur mēs kaut ko negribam izstāstīt, ņemot vērā, to faktu, ka liekas, noskaudīs un tā. Jautājums, vai savus sapņus un mērķus to arī izstāsti? Tādus nākotnes kaut kādus plānus, ko tu gribētu. Varbūt ne gluži caur koncertiem, vai koncertu ietvaros, bet vispār, vai tu dalies ar cilvēkiem par saviem nākotnes mērķiem, kaut kādiem sapņiem? Redzi, kā pieredze stāsti nākotnes mērķi, tās ir 2 dažādas lietas. Tāpat kā saka mīlestību, mīl klusumu, tāpat arī nākotnes sapņi un mērķi arī, manuprāt, mīl klusumu, bet tur ir mazliet, manuprāt, citādāk, jo sapnis, lai realizētos, viņam ir jābūt sadzirdētam. Tu nevari viņu mājās zem segas, zem spilvena bubināt un iet kaut kā uz tikai klusībā viens savu mērķi. Kaut kur viņš noteikti sasniegs arī dzirdīgās vēl ausis. Kādu, kurš varēs tev palīdzēt, kurš palīdzēs tev sasniegt nākošo etapu. Bet, es saku, tie īstie cilvēki uzrodas, viņi nonāk tavā dzīves ceļā, kuri ir tie, kuri tev palīdzēs, un šajā ceļā meklējot īstos cilvēkus, kuri tev varētu palīdzēt īstenot savus sapņus un mērķus, šajā ceļā tu noteikti arī sastapsi tos, kuri noteikti nebūs tie cilvēki. Bet kā zināt to, kā nolasīt? To tu nevar zināt, to jau tu saproti pēc darbiem.
tu sastopi un mēģināt jūs kaut ko darīt, un saprot, nebūs pa ceļam, paldies, es eju tālāk. Mēģinot, tikai mēs varam uzzināt. Neviens priekšā neko nepasaka. Tas tāpat arī dzīvē. Tā varētu būt kaut kāda dzīves viena no atslēgām, ka galvenais darīt, mēģināt, izmēģināt. Protams, tas ir kā manā dziesmā, arī ir vēstule tev koncertūrē, ir vēl un vēl, bet es celšos vēl un vēl, es ticēšu vēl un vēl, es darīšu to vēl un vēl, līdz es sadzirdēšu to vārdu patieso. Jo tu, lai arī tu krīti un celies ir bijis, lai arī tu krīti ir bijis grūti, tu celsies. Un katru reizi tu celsies aizvien gudrāks un pieredzes bagātāks. Jo mēs šeit tad vienmēr esam pieraduši, kad labs rezultāts ir pozitīvs rezultāts. Bet mēs aizmirstam, ka šis te negatīvais rezultāts kādreiz kaut ko darot, tiecoties pretī saviem mērķiem, ir vis tāds jaudīgākais instruments tavā tālāk ejošajā darbībā, jo tas tevi māca, kā nevajag darīt un kā darīt citādāk. Pozitīvu pieredzi tu iegūsti, vai kādreiz arī esi, to pašu Eirovīziju. Protams, es pārdzīvoju, un kāpēc tā, kāpēc tais 3 minūtēs es iznācu un es nodziedāju slikti, kāpēc? Bet šis arī bija rezultāts, ko es, diemžēl, šādā smagā veidā, es priekš sevis, kā man sevis cienošai izpildītājai, vokālistei, vajadzēja iegūt šādā veidā. Bet es iegūju ilgtermiņā ļoti lielas atklāsmes no šīs te negatīvās pieredzes. Protams, virspusēs, kāpēc, kā es tā, ko tā, viss jāiet uz sliedēm. Bet nomierinoties, tu saproti, tev atnāk tā atklāsme, tu saproti, ko tu darīji ne tā un kā vajadzēja rīkoties citādāk. Bet tu taču nedomā, ka nodziedāji slikti? Nē, es nevis nedomāju, bet es zinu. Beidz! Beidz! Nē, es taču visu nodziedu, es kur pustoni vai ceturdaļu tonus visu dziesmu nodziedāju manuprāt, ne tajā tonalitātē. Es pat ideāli atceros, kā Toms Grēviņš komentēja un teica, malacis Samanta. Viņš vispār nevienā mirklī neminēja to, ka viņš taču ar mūziku arī kaut ko saprot no tā visu, un arī es gribu domāt, ka es vismaz drusciņu spēju nolasīt, kad sanāk un nesanāk. Izklausījās ļoti labi. Es sevi tur tagad nemālēju sliktāk, kā ir, bet tā bija. Ja jau par Eirovīziju mēs pieskārāmies, man bija mazliet vēlāk tas jautājums, bet pajautāšu tagad. Jautā. Kā tu tiki pāri tam visam notikumam, ka tas rezultāts nebija varbūt gluži tā kā gribētos un tā kā bija gaidīts un uz ko iets, vai ilgi tā sāpe iekšā sēdēja? Un vai mēs te jau kad vēl varam sagaidīt uz Eirovīzijas skatuves? Tas bija ļoti smagi. Tas bija ļoti, ļoti smagi, tas bija ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīts posms, un cilvēki, kas varbūt to visu vēro no malas, vai kam ir tāds, kas tam neiedziļinās, tad es to saku, iedomājies, tev ir kāds tavs sapnis, uz ko tu ej. Tavā sfērā, tavā nozarē, kur tu nodarbojies, tev ir kaut kāds sapnis lielais tāds, kur tu gribētu nonākt. Kā sportisti, manuprāt, jebkurš sevis cienošs sportists vēlas nokļūt olimpiskajās spēlēs un atvest mājās, un ne sev istabā piekārt, bet tomēr atvest valstī to medaļu, jo pašā pamatā pirmais iet tas valsts vārds. Un tā ir ļoti milzīga atbildība. Un tā sajūta, tad es iedomājos, man mammai agrāk kādreiz bija tāda sekcija, vēl joprojām ir tādas augstās sekcijas, ko es atceros no bērnības, kuras nevarēja aizsniegt, tur bija jāliek mazais krēsliņš, lai tiktu līdz augšai. Tur šādas vāzītes un visādi šitādi stāvēja. Un tad, ja mēs tur pašā augšā ir uzlikt tāda konfekta, tāds iepakojums. Un tu skaties uz viņu, tu nevar viņu aizsniegt. Saprot, tev vēl jāaug ir, lai nelikt to krēslu klāt. Un tu strādā, tu audz, tu pilnveidojas, un tev tā konfekta aizvien tuvāk un tuvāk iekļūst. Tu skaties, tu visu laiku,
Jo tas ir kaut kas īpašs, tu nevari tā vienkārši viņu paņemt, apēst, un viss tas ir kaut kas īpašs, tev ir jābūt tajā kvalifikācijā, tu strādā, darbojas, un beidzot tu sasniedz to konfekti. Un ir tas moments, tu pieeji, tu aizsniedzies uz tas konfekšu papīrs tik skaists, viņš vienkārši tik, un tu paņem to konfekti, un tu viņu attaisi ļaun, tur nekā nav. Un tā sajūta man bija. Un tas nebija ne no viena cita atkarīgs, tas viss bija atkarīgs no manis. Cik daudz ilūzijas, cik daudz es to visu biju piedomājis tai konfektei, bet es biju aizmirsus absolūti par sevi. Ko man šis te mācīja, es arī dalos, es par to nekautrējos runāt. Jā, šī te smagā pieredze man iemācīja to, ka tev nav viss jādara visiem, un tev nav viss jādara vienam. Šī ir mana tāda lielāko, ar ko es savā dzīvē vēl joprojām mācos, jo, ja populāra mantra ir es, man, mans, tad mana vēl blakus populārā mantra ir pati, kas man ir no bērnības, kas nav slikti, bet tu nevari visus vezumus aizvest viens pats, jo tajā brīdī, kad tev būs jāstartē uz sprintu, tu saprati, ka tu esi ar visus vezumus izvedājis, tev pašam savam sprintam nav spēka. Un to es arī tajā momentā sapratu. Es nonācu no skatuves, un es biju vispār bez emocijām, es teicu, kas tas bija? Kas tas bija? Es sapratu, ka man šajās manās 3 svarīgajās minūtēs, kad es paņemu to konfekti, man vienkārši nepietika spēka. Mana, kā saka, fantāzija tur arī pārtrūka. Man vienkārši pietrūka tam spēks, lai tur patiešām būtu šī konfekta iekšā. Vai tu atgriezīsies? Šo jautājumu nejautā man tikai tu, un ne tikai arī Latvijā, bet šobrīd noteikti es nevaru pateikt, bet šobrīd vairāk uz to, ka nē. Es ieguvu savas mācības, bet varbūt šis arī nav tas mans vajadzīgais. Es tur esmu bijusi, ieguvu savas mācības, bet zin kā, mēs varam te domāt, un Dievs dara, kā es saku. Un es nesaku nekam ne tādām kaut kādām nākotnes lietām, un es saku, jā, bet šobrīd ir vairāk nē. Bet es tev gribu pateikt, ka visu cieņu, tiešām visu cieņu tev tik daudzus gadus, tik daudzas reizes mēģināt, un tad vēl ir tas Covid jautājums, ja, kur tu tiki un beigās kancelojas, un tad tāpat tevi aizsūta uz turieni, un es saku, es skatījos, man bija gods, tiešām. Man nevienā momentā nelikās tas, ka, vai kas tam mums tad ir aizsūtīts un tā tālāk, ja kā daudziem varbūt tie, kas sēž vienkārši dīvānos un runā, varētu šķist. Bet mums jau vienmēr tā ir. Skaties, vienalga, kuru gadu katrs tiek aizsūtīts, viss ir slikti, bet tas ir normāli. Tieši tā, tas ir normāli, laikam, jā. Tā, ka tiešām visu cieņu tev, un vēl jau vairāk arī par to, ka es saprotu un es mēģinu iztēloties arī pats uz sevi, ja es ietu pēc tās konfektes lielās kaut kur un beigās viņa būtu tukša, cik grūti man būtu atgriezties kaut kādās tajās lietās, kuras it kā es mīlu, ja, un liekas, man tas ir tas, kas sagādā man prieku. Un tu esi atpakaļ tajās mūzikas lietās un turpini to darīt. Jā, esi šeit ar mums. Bet es paņēmu pauzi. Man bija nosacīti, es varētu teikt, vairāk kā gads, lai saprastu sevi, kas posms nebija viegls, bet, kā es saku, tas tur augšā spēks, visuma spēks bija ar mani, un man tik ļoti sakārtoja visu, kad es tiešām varēju atļauties paņemt šīs te pauzes, un man ne uz vienu stūri netrigerēja kaut kādas lietas, kas visu laiku atgādinātu par to, man viss tika izkārtotas. Es atceros tajā gadā pēc Eirovīzijas, man liekas, katru mēnesi kaut kur ceļoju, visu laiku bija kaut kādi vai nu ciemos aizbraukt, vai es tev to, vai šo, vai to, jo, būsim reāli, mums jau Latvijā ir tā, kā es saku, kā varētu tā pareizi pateikt, sulīgi, bet ne rupji.
es izgāzos, un kuram tu esi pēc tam vajadzīgs, un to tu izjūti ļoti. Pirms tam tu esi, nebija. Tā šo mēs visi delītojam, visi tā. Kas tur tālāk ir? Un to tu ļoti izjūti, un tas nenormāli sāp. Man kā sievietei, kā emocionālai būtnei, un kāda mēs esam visi, bet tas bija ļoti smags trieciens. Tāds, ka tu šobrīd vispār nevienam neesi vajadzīgs. Tā, ka nevienam, tevi neviens nekur neaicina. Mums nevajag. Neaicina tevi nekur, viss. Tu izgāzies, un es jau teicu, tas ir tāds kā tāds... tāds kauls, ko visi gaida, un tu sargā to sunim to kauli, ja? Nedos to kauli, un bējās surot, labi ņem. Grauziet mani. Un, un šis bija tāds posms, bet es to pieņēmu, es ieguvu ļoti, ļoti daudz, un es ieguvu šo, kas ir šobrīd, un ja tā ir tā mana tiešām tā pakalpošana cilvēkiem, ja es ar šiem stāstiem dalos, un tas citus iedvesmo, manuprāt, tas ir super. Man lielāks tāds, kā sakā, lielāks apbalvojums nevar būt. Un bija pēc Eirovīzijas viens koncerts, kur es tiešām, es daudz raudu skatos, bet es to negaidīju Lietuvā. Mums bija, tad, kad pēc tā kaut kāda gada, pēc tās pauzes Lietuvā bija koncerts, un es tieši stāstīju par šo te visu Eirovīziju, par Covidu un tā tālāk, un kā viss, un cilvēki ceļās kājas un aplaudē par to stāstu, un es sēžu, un man vienkārši gāžās asars, un man liekas, tā sajūta, kam tu esi gājis cauri, ka tu to esi apzinājis par to konfliktu, ka tu viņu noņem un ka tev nepietika spēka, lai tu līdz galam noticētu un būtu tā konflikta. Bet viņi aplaudē par to, ka tu vēl joprojām atkal esi bez mazliet pie tās mammas sekcijas, un varbūt, ka tur tālāk ir vēl viena konflikta. Un varbūt, ka tā pirmā konflikta bija tāds, lai tev pārbaudītu, kas ir priekšā, bet tur tālāk, jāpastiep bišķi tālāk roka ir kaut kas vairāk. Ej, tu nost, cik skaisti. Tu man liecies tik ezotēriska būtne tagad pēc šādiem stāstiem. Ej, tu nost. Ļoti forši. Ļoti forši. Paldies, ka stāsti šīs lietas. Es domāju, ka arī jau vien ar šo tu palīdzēsi daudziem jau izstāstot jau no savas perspektīvas, kā tu jūties un par to pašu Indiju kaut vai. Iedvesmoja noteikti aizbraukt. Vienalga, ja tu pieminēji arī kādu negatīvu lietu, es domāju, iedvesmoja aizbraukt. Bet tie, kas aizbrauc turien, kaut vai redz tikai tās netīrās lietas, es ceru, ka viņš atbrauc mājas un novērtē to, kas viņam ir. Noteikti. Un beidz čīkstē par to, kas man nav. Man vajag labāk mašīna, man vajag labāk vīra, man vajag labāk sieva, man vajag labāks drēbes, man vajag to. Bāc. Es pēc pirmās reizes atbraucu mājas, es teikšu godīgi, nokratu mājas uz ceļiem savās mājas, es reāli raudāju par to, cik es esmu bijusi nepateicīgi vispār, un ko vēl man vajag. Tas ir tas ritenis, iekš, ko mēs dzīvojam. Šī ir tā kalijūgas laikmets, kurā mēs dzīvojam. Liekulības, strīdu un skaušanas un dusmu laikmets, un tādā mēs dzīvojam, bet mēs šeit esam nonākuši, lai mēs mācītos kaut ko darīt labāk. Jautājums, ko mēs parasti jautājam pašā sākumā podkāstā, bet ņemot vērā to, ka mēs jau mazliet vairāk kā pusstundiņu runājam, neatkarīgi no tā es pajautāšu. Kāda tu esi mājās? Izstāsti. Un šo jautājumu katrs parasti uztver citādāk. Ja? Prezidents izstāstīja pilnīgi savādāk, nekā es biju varbūt gaidījis. Džanis Pavlovskis no Olām vēl citādāk, un tad atkal tādās ezotēriskās tēmās aizgājām. Kā tu jūti, kā tu atbildētu uz šo jautājumu, kāda tu esi mājās? Tas var būt arī vienkāršas kaut kādas atbildes, un šeit jau var īstenībā skatīties uz to masku jautājumu, cik ļoti tu esi varbūt citādāka no tā, kā tu sevi pozicionē sabiedrībā kaut vai. Es esmu mājās daudz emocionālāka. Varbūt kādu laiku atpakaļ es varētu mērīt pirms Eirovīzijas. Es vienmēr teicu tā, mājās es esmu Samanta, bet ārpus mājām es esmu Tīna. Un tad man kādreiz tik teica tā, tagad tu esi mājās izslēdz lūdzu Tīnu.
Es biju šāds saņēmus komentārus. Manuprāt, šobrīd pēc šis te posms, kas ir pēc Eirovīzijas un kad es esmu savā garīgajā pasaulē, manuprāt, nav vairs šīs atšķirības. Jo tas ir kaut kādas tās akal materiālās dzenošās kāmītes ritenī skrien, kurš nemāk apstāties, kurš ieskrien mājās un neatstās ar to galvu pret to sienu un neatžirkst, ka tu esi mājās, tu turpini skriet un centies visu pakārtot tam, bet es esmu mājās daudz, es tāpat esmu emocionāli, bet tas ir ļoti sievišķīgi un tā ir jābūt, bet manuprāt nav tādas lielas atšķirības vairs, bet mājās es varu atļauties, ja es varu atļauties ēst divānā un ja man arī kāds mērķis kleks uzkrīt šeit uz priekšu, es tikai par to pasmējos. Bet jā, mājās es esmu daudz vēl emocionālāk un varu stāstīt vīram, kas man šodien ir uzkritis uz sirsnīgas un izstāstīt un paraudāt un pasūdzēties un jā. Pa ielu ikdienā es neeju un nestāstu, kas man šodien ir krenču lielo uztaisījis. Kas tevi sadusmo? Ir kaut kādas tādas lietas, kuras riktīgi pa tām nervu stīgām skandina. Mani sadusmo netaisnība. Es pat nevaru filmas skatīties, kur ir kaut kāds, saprotu, ka tas ir izdomāts scenārijs, kur ir kaut kāda netaisnība notiek, vai nedodies pret dzīvniekiem, netaisnība, kaut kā viņi vest tiek uz nokaušanu. Es nevaru tādas filmas skatīties. Man ir jārauda, es nevaru labāk viņus izslēdz ārā, man pat neinteresē, kas tur notiek beigas, es nevaru to skatīties. Un tas ir tāpatās kā dzīvē, ir netaisnība, piemēram, tēma, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāla mūsdienās, diemžēl, tā ir netaisnība, kad ir tik daudz cilvēku, ģimeņu, kuri spētu bērniem dot labas mājas, labu dzīvi, izglītību un tā tālāk. Un te ir pretēji cilvēki, kuri nerūpējas par sevi, dzīvo tādu tamagunas dzīvi un viņiem dzimst veseli bērni, kuriem tiek izkropļotas nākotnes un dzīves nonākot bērnamā. Un, manuprāt, šī ir nenormāli liela netaisnība. Un es nespēju to salikt savā galvā, kāpēc tas tā ir. Kāpēc cilvēkiem, kuri var dot veselīgas dzīves bērniem, un viņiem šie bērni nevar būt. Kur ir taisnība? Man šīs tēmas man ļoti dusmo. Tā nav taisnība. Tas ir ļoti netaisnīgi. Tas ir, es piekrītu. Jā. Vai tu jūti, ka cilvēki vispār sabiedrībā ļoti uzliek tās maskas? Tāda iejūtās un izliekās varbūt par to, kas viņi nav. Ja? Vai tev bieži ir saskaršanās ar šādām situācijām? Kad tu jūti, ka pretī tur ir cilvēks, kas ir, vai viņam tagad kaut ko vajag, jā, riktīgi, un viņš tur, nezinu, danco apkārt, jā, un iztēlojas par to, kas viņš nav. Vai varbūt arī profesijas jautājums ir tas, kas pieprasa kaut ko uzlikt uz tās sejas, kas ir tā maska saucamā? Vai tu to jūti sabiedrībā vispār? Man ir nākošā lieta, kas man tagad ir pēc Indijas, ko es nezinu, kā es saku, man ir bišķīti jāsazemēs un jāsaprot, ko ar to tagad darīt un kā. Man ir tādas tā kā šķiet, ceries, Misterā Bīnā bija, ka viņam nāca miegs, viņš iesprot sērkociņas sev acīs. Man miegs nenāk, bet man ir sajūta, kad man noliek pretī lietas cilvēkus, saka, skaties, īstenībā ir tā. Saka, man tas īsti šobrīd neinteresē, man šobrīd nav aktuāli, man tam šobrīd neliekas to negribu redzēt. Nē, bet skaties, ir tā. Un tu jautā par šīm te maskām. Paskaties, Laura, sociālos tīklus. Cilvēki, kuri taisa saturu.
viss pārspīlētā jautrība, pārspīlētās grimases, mēles izbāšana uz katru bildi, ja, vai kaut kā tam līdzīgi. Un tas nav nopeļami. Es arī mācos, es arī vairāk pasmaidīšu sociālajā saturā, jā, bet es arī nekautrējos, man sekotāji zina, es arī raudu, un Indijā raudāju daudz, un es ar to visu dalījos, un ne jau tāpēc, lai, paskatieties, es tagad raudu, nē, man nerisē, kā es vēlreiz saku, ja kādam tas norizunē, ja kādam tas palīdz, all good, bet es sev kaut kādu kārmu ar to neceļu, un tagad piedestālā sev neceļu. Paskaties pats tagad beigsim šo sarunu, vienkārši skatoties sociālus tīklus, kas visvairāk liek šos te storijas. Es tagad teju tur, es tagad daru to, tagad mēs jau esam ienākuši. Cilvēks ir ļoti vientuļi. Un tā viņu platforma, ar ko viņš vismaz socializēs, ir tie viņa sekotāji, kas ir diezgan daudz. Un, manuprāt, šī te vispār ir ļoti liela problēma, un tas neizskauž vispār nekāda to tādā veidā, ka tu nevari uzlikt šo te masku. Viņa ir visiem. Jo te bija jautājums, kāda tu esi mājās, un kādi šie visi cilvēki mums publiski apkārt ir mājās. Kas ir tas viņu īstais dzinuls, kāpēc viņam šī sociālā vide ir vajadzīga, kā viņš šo platformu izmanto. Un šie cilvēki tiešām paskaties un saprot, ka ne viņam ir attiecības, ne viņam ir kas. Vai arī tu skaidri redzi, viņš tagad rāda tikai to skaidrs. Tev jau pat jautājumi nav tā, tad attiecībās kaut kādas problēmas ir. Kaut kur cilvēks viens pats visu laiku ir. Kaut ko uzspīlēt, rāda baigo jautrību. Tā ir tāda, psihoanalīze, kas ir tāda acīm redzama un skaidra par cilvēkiem. Un tādā veidā visi cilvēki liek maskas. Viņi grib, es neteikšu viņi, mēs gribam parādīt sevi mazliet labāk, kā ir īstenībā. Kā ir īstenībā. Reku, es esmu super jautrs. Man ir visi forši. Ar mani visu kārbu, reku, es eju tusēt. Kāpēc tas ir tik ļoti? Un te tu pats saproti, arī es esmu bijuši šajā posmā, arī es, kad biju attiecībās, bija šis te, kā saka, punkts lejā, es arī rādīju visu, es tagad eju to, es tagad daru to, tā vismaz ir kaut kāda parunāšanās, tu negribi sarunāties ne ar vienu dzīvu cilvēku, tu vienkārši gribi izrunāt to. Jo kad tev ir dzīves cilvēks blakus, tad viņš sāk parast, kā tu jūties, un saka, es negribu par to runāt. Bet šeit tu vari vienkārši paust kaut ko un nedomāt par to, kas ir. Maskas mums ir visiem šīs te lomas. Un šī te sociālā vide tu redzi, visur redzi. Un acis nekad tāpat tās nemelo. Un man ļoti nepatīk tādas uzspīlēti cilvēki. Es to agrāk tā teicu un, teiksim, varbūt tā kaut kā ļoti novērsos, bet tagad es to redzu mazliet citādāk. Es to redzu cilvēkam kā tādu posmu, ka varbūt viņam kaut kur grūtāk kaut kas iet, un šī ir viena no tām maskām, kur viņš jūtas šajā brīdī ļoti labi, un ja viņš to ir atradis, visu cieņu. Bet tu sociālos tīklus vairāk redzi kā ar pluszīmi velkamus, vai tomēr, tāds, tas iespējams, ka tas ir atkarīgs arī no mūsdienu laika, jo agrāk citādāk cilvēki izmantoja sociālos tīklus, savādāku iemeslu dēļ, citādāku iemeslu dēļ. Šobrīd, jā, es tev tiešām piekrītu, ka tas jau ir tāds vairāk pēc tādas mazliet atzinības skrien caur tiem sociālajiem tīkliem, lai tu parādītu pārējiem, un viņi tev atsūtītu kaut vai īkšķīt, jā, cik forši, ka tu tur esi vai ka tu to dari. Jā, tādu sajūtu es noķeru, bet kopumā ņemot sociālos tīklus, tu vairāk vērtē, jo tu aktīvi izmanto diezgan sociālos tīklus. Jā. Es vairāk teikšu, ka sociālai tīkli ir sava, jau tur nav ko slēpt, tā šobrīd ir reklāmas platforma. Un, kā saka, mazliet vairāk zināmiem cilvēkiem Latvijā, tā ir reklāmas platforma, kur es attiecīgi varu runāt par saviem koncertiem, par saviem pasākumiem un tā tālāk un tā joprojām. Cilvēki seko, un tad tu vienā dienā aizdomājies, bet kas ir tas, ko es paužu? Man seko šie te, 80,000 cilvēki. Ko es paužu? Kā es viņus jēgpilni
ko es viņiem dodu, kādu informāciju. Un tu sāc par to domāt. Bet vai tas ir ar pluszīmi vai ar mīnuszīmi? Zini, es varētu teikt par kategorijām. Es, protams, no savas puses teiktu, ka tas ir ar pluszīmi, jo es šobrīd arī vēl mācoties saprotu, ja es eju uz kaut kādu jēgpilnāku to saturu un cenšos pie tā piedomāt. Bet starp jauniešiem es teiktu, ka tas ir vērtējums ar mīnuszīmi. Jo tas, ko es sākumā teicu, manuprāt, jauniešiem un tiem, kas vēl nav jaunieši, bet iet uz to vecumu jau vēl augi, viņos nav vairs tas pētnieks, kurš nezina vairs, ko darīt bez tā telefona, kurš neiet, nesit. Es tā darīju bērnībā. Es meklēju dažādus akmeņus un situ vienu pret otru un skatījos, kāds ir iekšē. Es viņus kolekcionēju. Mazgāju vārdus un visu, ko šobrīd bērni nezina, ko darīt. Vai aizbraukt uz laukiem, viņam nav iPhones. Tas ir diezgan bēdīgi. Un socializēšanās problēmas viņam ir ļoti lielas. Nemāka socializēties. Un es nesaku par visiem, bet ir tāda tendence. Viņi nemāka socializēties. Viņi spēlē spēles vai sēž sociālos tīklos, muļķības visādi skatās. Bet tās muļķības, kas ietekmē to mūsu psihi, paši paskatāmies, ejam gulēt, kaut kādas muļķības scrollējam, un ja mēs taisdamies, cik mēs minūtes laikā informāciju uzņemam, ārprāts. Bet kāds uz to tāpat pelna naudu. Tas ir biznes. Tas vairs nav, kā tas bija agrāk, kad sāka viss nāk šīs te reklāmas Instagramos un Facebookos un TikTokos, un tagad tikai visu runā par algoritmiem, kā viss mainās, kā vairāk skatījums, kā nopelnīt. Bāc, tur viens cilvēks sēž, es iešu tagad pastaigā. Hei, es gribu, lai mani kāds uzklausa. Es gribu vienkārši jums pastāstīt, kā man iet. Pat varbūt neparunāt, bet es gribu pastāstīt, jo man nav vairs kam. Kas ir tas, ko tu neliec sociālajos tīklos? Ko es nelieku sociālos tīklos? Es pieļauju, ka tās varētu būt attiecības, vai ne? Šobrīd. Ģimenes kaut kāda dzīve. Es esmu gan tagad kaut ko likusi, bet jā, es nelieku daudz, un es daudz to nepublicēju un nelieku, bet man vienreiz ļoti patika, es dzirdēju, kā Billie Eilish teica. Pirms tu kaut ko posto, padomā divreiz. Visīpaši emocionālos mirkļos. Man ir bijis tā, ka es esmu safilmējis kaut kādas storijas tā, ka, bāc. Bet, jau ir jau tāds līmenis, un es viņus saglabāju, un te es pagaidu. Tad labi, ka neieliku. Labi, ka neieliku, jā. Un to es arī iesaku citiem praktizēt. Tie, kas, tā aktīvi dalās, tu nezini. Kā es vienmēr saku, negaidi no otras puses, kas varētu būt atbildes pusē, ka viņi tev uztvers tā, kā tu to vēlēs. Tu vari dabūt lielāku gūzumu pretī un varbūt vēl sliktāk. Tāpat, kā saka, nevajag nekad emocijās risināt kaut kādas problēmas, kad viss ir uzskaitēts, vajag bišķi nomierināties un ar vēsu prātu pieiet lietām. Pārslēgsimies mazliet uz tēmu, kas nezinu pat, kā to varētu tā notraktēt tagad, bet kā tev šķiet, kā tu no malas to redzi? Kāpēc tik ļoti tu piesaisti mediju uzmanību? Kaut vai ar tādām lietām, kas ir jauns matu sakārtojums, un obligāti ir jāuztaisa par to raksts. Kā tev šķiet, kāpēc tā ir, un kurā mirklī tas tā izveidojās? Zini, es par šo, man liekas, mēs arī mums bija saruna. Jā, lampā, ļoti līdzīgi, jā. Es arī esmu par to domājusi. Kāpēc? Un es pat esmu rakstījusi mēdījiem, kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs veidojat par mani viedokli cilvēkiem, kurš absolūti nav tāds? Kāpēc? Jā, es teicu, par manīm es pēc tam saskaitīju, Delfos bija raksti 4 reizes mēnesī, par to 4 reizes mēnesī kāds ir mans matu sakārtojums. Samanta iznāk no jūras. Samantā tikus pie jaunas frizūras, jo es atceros, man bija bizīts un es izpinu matus un pēkšņi man ir skruļaini mati. Es 4 reizes nedēļā. Tad es kaut kādu bildi bija ar dvielu uz galvas, tad es biju iznāks no jūras, tad bija īstāki mati.
kas tas par ārprātu? Un tas ir tāds, tas bija laiks, kad es tik tiešām ļoti dusmojos uz mēdījiem, un tāpēc arī vēl šobrīd man sociālos tīklos Instagramā ir uzrakstīts, ka šo saturu ir aizliegts pārpublicēt, reproducēt, jeb kā citādi viņu izmantot. Un nav pārkāpis neviens. Ir, bet es nekautrējos rakstīt. Ir lūdzu ievērot manas tiesības, un kaut kam arī bija tiesa, un kāds uzvarēja. Man liekas, Dārta Edenevičā vien nebija. Jā, kaut kas tam līdzīgs bija. Jo viņa arī bija šāds te raksts. Jā. Un nevar tādu visatļautību, jo cilvēkiem šķiet, ārprāts akal, ko šitā, cik var par sevi rakstīt, kur man jāskatās, kur es varu paskatīties, kurā kamerā es varu paskatīt. Šeit, mīļie, mēs neko par sevi nepasūtam, pasarga Dievs, mēs neko nepasūtam par sevi, mēs šad tad paši brīnamies, ko man Googlē parasti atnāk, ka ir kaut kas uzrakstīts pa manīm atnāks, kas pa mūrgu akal uzrakstīts, kārtējies, kaut kas izrauc, un tā ir tāda kutelīga tēma, un tāpēc mums arī izveidojās šī nepatika pret mēdiem. Kāpēc viss nevarētu būt jēgpilni, draudzīgi, bet kāpēc par mani un šādus te, es nezinu, vai nu kāds mani tajā galā, kurš rakstīja par maniem īpaši nevarēja ciest, vai es vienkārši ļoti nepatiku, vai nu tieši pretē bija kaut kāda skaudība par to, lai izveidot šādi. Jo mēdījiem ir ļoti liels spēks. Protams. Un es pat savu laiku ar Krivenčī biju savu kolēģi televīzijas šovā, un kopdarbs mums bija kopā ar Singapūru. Viņš teica, bāc, es tev tā brīnu, kā tu vispār tur esi, tevi tā ēd sociālajā mēdī, vienkārši kaut kādu, pilnīgi visu laiku mēslu kaut kādu rakstu. Es saku, jā, un man galvenais, ka nav nekādas teikšanas, tas vienkārši notiek. Tas vienkārši notiek, bet jā, man šķiet ir mierīgāk, un es esmu, manuprāt, ar šo te kaut kur pierādījusi to, ka, ja kāds arī ieliek un neņem vērā manas tiesības, es arī uzrakstīšu, un tas tiek izņemts. Es saku, ja jums ir vēlme, taču uzrakstiet man. Uzrakstiet man. Kas ir lielākā nepatiesība, ko tu esi dzirdējis par sevi? Tautā runājam vai tajos pašos mēdījos atrast? To, ka es esmu transvestīts. Nopietni? Jā. Wow. Tas bija ļoti, ļoti sen. Jā, wow. Jā, pilnīgi, tik pretīgi, tik tādās galējībās. Jā, un es joprojām esmu šeit. Tas, ko es par tevi izlasīju, un diezgan ātri arī saņēmu no tevis atpakaļ komentārus ar tiem pašiem mēdījiem par veselības stāvokli, kas bija vēzis. Jā, arī tas bija uzrakstīts. Un tad tu pat teici, ka nav tā bijis. Jā. Jā. No kurienes tas rodas vispār? Kāpēc? Kāds kaut kur vienmēr kaut ko palaiž, tā uzreiz ir, šeit mēs sapelnīsim daudz klikšķus, kā saka, jo dumjāka neizdevusies tāda bilde, kur tu izties maksimāli neglīti, uz to noteikti uzklikšķinās, cilvēkiem patīk. Tas ir tas pats, ko es saku, cilvēkiem patīk, ka kāds, manuprāt, mēs, kā lai to... Mums, diemžēl, mūsu mentalitātei patīk, ka kādam ir kaut kas sliktāk un to gribas uzklikšķināt, izlasīt. Ko tad tie tur atkal? Tāpatās tu ierakstīji kaut kādu ziņu, un kāds uzrakstīs, tu ieliec, ka tie vai jauna dziesma, uzrakst komentārā, protams, kam tas interesē, bet tu iegāji, un tu vēl uzrakstīji komentāru, super! Bet cilvēkiem patīk šo te žulti atstāt, un pasties, kas ir dzeltenajā presē. Kas ar ko, kur guļ, kad izšķīrušies, kas ko kā, un tikai pašās beigās ir atvērums, kur ir noticis kaut kāds filmas pirmizrāde, pa maziem, kur kāds ir ieradies, un šo mēs, diemžēl, vairums to, mēs tendējamies uz šo te dzelteno presi, kurš ar ko izšķīries, ko kā dala tagad, kas kurš kā izskrās, kurš slimo, kurš nomirs. Diemžēl, un cilvēki to pērk. Es savu laiku braucu pie mammas uz Tukumu, un cilvēki tos žurnālus salasījušies, un Samantiņa, tur kaut kas mammai paziņas. Es šito lasītāju ir, es saku,
tā ir. Ko es tur? Bet viņš ir žurnālā ir izlasījis. Iet savu taisnību pierādīt, tagad attaisnoties par kaut ko, bet šī ir tā medaļas otra puse, un ir tā, kā ir, bet es vēl smaidu, es vēl esmu šeit, un kaut kā tā. Un es visu laiku iztēlojos, ka tas ir pie mums Latvijā, ja, un kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas ir iespēju zemē, Amerikā, ja, kas ir pasaules slaveni. Kas tad tur par viņiem tiek runāts? Ja mazliet tieši par aizrobežu pieskārāmies, pastāst lūdzu, kāds tev tik liels sakars daudzos jautājumos ir ar Lietuvu? Kāpēc Lietuva? Kāpēc un vai vēl joprojām tā ir, ka tu uz Lietuvu diezgan daudz dodies? Es domāju, ja nebūtu bijis Covid, es noteikti jau dzīvotu tur. Pavisam noteikti, es jau biju tur oficiāli deklarējusies. Man jau bija savs, kā saka, personas kods tur, un kāpēc tieši Lietuva? Kaut kā tā sakrita ar manām paziņām, profesionālajā jomā, un 2015. gadā manas labas paziņas no mūzikas un šou biznesa nozares, un saka, klausies, kāpēc tu nepamēģini uz to The Voice pie mums Lietuvā? Labi, pamēģināšu. Tā arī tur viss sākās. Kaut kā, jo toreiz man arī pateica, es tiku, es biju vienīgā nevietējā, attieksme bija briesmīga. Wow. Bet es esmu ļoti pacietīga un izturīga, un es apzinājos to, ka es nevisai patīku, jo dziedāt es dziedu jaudīgi un labi, kas atkal visiem nepatīk, un ko tad Latvieta, lai brauc uz savu Latviju, un tad taču uzzināja, ka es jau esmu kaut kādu līdzīgu šovu vinnējusi 10. gadā okarti. Jā. Tā nav godīgi. Protams, kā saka, neviens nedomā par sevi, par saviem spēkiem, bet domā par citiem, un ka tas nav taisnīgi. Ja? Un man toreiz arī pateica, jūs esat uzvarējusi, jūs noteikti esat šī šova uzvarētāji, bet jūs neuzvarēsiet, jūs zināt, ka jums neļaus to. Bet man arī to nevajadzēja. Man arī vajadzēja to, ko es ieguvu pēc tam uzreiz. Es tiku līdz astotniekam šovā, un pēc tam uzreiz visi turisti man sāk zvanīt no lielajām televīzijām uz citiem jau cita līmeņa šoviem, kur visas vietējās zvaigznes bija un sāku dzīvot tur, un jā, tas bija fantastisks laiks, tūres pēc tā televīzijas šova. Man teica, tu esi fenomens. Lietuviešiem ļoti grūti pieņemt nesavējos. Es saku, mēs tevi godīgi paņēmām Lielais TV3, man zvanīja toreiz uz to šovu, 3 mēnešus dzīvoju tur. Bija zvaigžu duetas, kur viens ir profesionāls dziedātājs, otrs zinām personība. Mums arī bija kaut kas līdzīgs, man liekas. Dzieda ir zvaigzne, kaut kas tam līdzīgs. Un otrs ir vienkārši atpazīstama persona citā nozarē. Un tad es biju ar 2-kārtēju pasaules čempionu Latviņamerikas dejās. Jā. Un mēs palikām 2. vietā. Man teica, fenomenāli. Fenomenāli. Tā kā tevi lietuvieši ir iemīlējuši, es saku, tas nenotiek tā. Un tad jau mums bija tūres koncerti, un pēc tam man bija, man liekas, vairāk koncerti Lietuvā, man pašai savi, kas viņiem bija. Es saku, mums tādas balsis vienkārši nav. Wow, tā kā, man tas arī bija ļoti liels pagodinājums, un jā, bet visu, kā saka, salika pa plauktiem Covids, jo man jau tur bija savi draugi, savas kompānijas, kur jau pēc koncertiem man sagaidīja draugi mājās ar pārvelkamajiem treniņu biksēm un iemīļot to tējas krūzi, un jā, bet uznāca Covids un, kā saka, visu apstopēja. Jo tā arī bija šis jautājums. Man kāda jēga tev reizi nedēļā braukt ir vai uz šejieni, vai uz mājām, kas tevi tur īsti. Šobrīd es tā nevaru pateikt. Vairs nav, jā? Nē, šobrīd es tā nevaru. Šobrīd es esmu precējusies, šobrīd man ir vīrs un man ir ģimene. Bet kaut kas atsākās. Es tagad pabraukāju arī. Mums septembrī bija koncerts Lietuvā un vēl pirms tam tā kā kaut kas sāk lēnām kustēties atpakaļ. Bet nav tā, ka es baigi raujos. Es pieņemu to, ka tas, kas dzīvē tev ienāk, ir bijis,
ir bijusi kāda programma, tu to esi izdarījis, un kāpēc mēs cenšamies atkal rausties atpakaļ, jo iespējams šobrīd atkal tas strādās. Nē, tā nav. Mums iespējams pietrūks, kā es saku, ne tie cilvēki, mēs kādreiz kaut kādās atmiņās dzīvojam. Cik tad bija forši. Jāpiezvan tam čomam, kā viņam tagad iet atkal varētu saskrieties, varbūt kaut ko var sadomāt. Bet tu esi cits, tas cilvēks ir cits. Vienkārši kas pietrūks, nevis tie cilvēki, bet tas tā laika sajūta, kas bija tajā brīdī. Un nav teikts, ka tu viņu nedabūsi, bet noteikti, ka ne ar tiem cilvēkiem vairs. Jo tas, kas ir bijis, tas vilciens tur ir aizgājis, bet ir citas pieturas pēc tam uz priekšu un jāstās atkal ar maza bērna acīm vērīgi pētot lietas. Tu man tieši uzvedināji uz viena tādu, nosauksim to par citātu, ko Žanis Pavlovskis iepriekšējā epizodē minēja. Cilvēki saka, kad būs vecās olas, piemēram, ja? Kad būs vecās olas, kāpēc vairs nav tādas mūzikas, kā bija agrāk, ja gribas to pašu un tā, ka tas nav stāsts par to, ka ir jaunās vai vecās olas vai jaunās vai vecās dziesmas, bet tas ir stāsts par to pašu cilvēku, ka viņš ir mainījies šo te gadu laikā un viņš, sevi tātad tajā laikā, tur pirms 10 gadiem, piemēram, rezonēja ļoti labi ar tām dziesmām, un šobrīd viņš ir mainījies, nevis tur repertuārs ir mainījies, kaut kas. Tad pa lielam tu arī šim varētu piekrist, vai tev ir savādāks, mazliet citādāks? Kad cilvēks ir mainījies? Kad cilvēks mainās, nevis... Līdz ar to arī repertuārs? Tas, kas viņam patīk drīzāk, tā jāsaka. Mēs augam un mūsu vērtības mainās, un tas būtu diezgan infantili, ja mēs pieauguši cilvēki ķermenī joprojām domātu kā mazi bērni, lai sapņotu un spēlētos, atceros no bērnības bija tie gumijas, kas tie bija tās spēles vai kaut kādas tādas piepūšums, vai tie lāči, kurus kustināja, tā ņurdēja. Un tas būtu diezgan īpatnēji. Bet, mēs maināmies, un to šādai auditorijai, kas mums seko, ir ļoti grūti pieņemt. Man raksta, kāds miers, kur ir tā trakā jaudīgā meitene ar sarkaniem matiem, kur viņa ir, tāda jauda, kur ir tas spridzeklis. Un tu man gribas teikt, nē, es nekautrējos par to meiteni sarkaniem matiem. Es šad tad kādreiz arī uz nostalģijas nots uzlieku YouTube, paskatos tos raidījumus, un es tiešām klausos, ko tā meitene runā, man nav kauns. Jā, ir manā pieredzē lietas, ar kurām es nelepojos, kādos tīmekļos es esmu iepīta un ar kādiem producentiem es esmu strādājusi un nonākus netais komplementējošākajās situācijās, kuras man kā sievietei arī ir grūti, kā saka, pārdzīvot, bet tas tā ir bijis, tas tā ir noticis, tas atkal tevi ir mācījis par kaut kādām lietām, bet mēs ejam uz priekšu un mēs maināmies, un vai tas sekotājs tev nāk līdzi, vai viņš tev nenāk līdzi. Un zini, šajā te jomā es tev piekritīšu, šad tad tu kaut kur salūsti. Es domāju, ka varbūt arī tevis pieminētais arī tā varētu pat teikt, ka tu pat kaut kādā brīdī mēģini sāk kaut ko ražot tādu līdzīgu, kas kādreiz bija, un tas varbūt nosarats, bet saprotu, ka tev pašam tas vairs vispār. Jā. Tev nav nekāda kaifa, un tu pats tam netici, ko tu saki, jo šī ir tā atšķirība. Es šobrīd esmu arī, kā es saku, par sociālajiem tīkliem un par saviem sekotājiem, es nekad viņiem nemelošu. Es uzskatu, tā ir ļoti liela atbildība. Es nekad nesadarbošos un nekad nereklamēšu kaut ko tādu, kur, lai arī kādu naudu man maksātu, es nekad nemelošu, ja es tam nepiekrītu, ja es to neatbalstu, es nekad to nedarīšu. Un šeit ar mūziku arī tā, un tu īsti nav kaivs kaut kāds. Jā, bet tas cilvēkiem patīk. Tad kas tu esi? Tu esi tas, kas ražot viņiem to, ko cilvēkiem, to, ko viņi prasa, tad paņemam, tulīt jau būs drīzums roboti jau staigā riņķī apkārt, tad paņemam to kā karkas un liekam monētas, metam iekšā, lai ierkast, lai viņš atskaņo to, ko mums gribās tajā momentā. Vai šobrīd, manuprāt, tā pasaule ir ļoti sagājusi tādā, un vēl jau vairāk Indijas pieredze to ir paspiltinājusi. Tev arī ir gan sadarbības un viss šāds. Un, kā tev parasti uzdod šos jautājumus, kad tevi uzrunā sadarbībai? Kā viņi tev paskaidro,
kāpēc viņi gribētu ar tevi sadarboties, piemēram? Kas ir tas, ko viņi jautā? Pārsvarā laikam tiek pozicionēts tas humoristiskais pieejams. Tātad tas pozitīvais, jautrais, vienkāršais, ka to tādā veidā, tātad konkrētais produkts, ja, vai klients, kas ir atnācis, gribētu, lai es pasniedzu. Ja? Tas ir 95% gadījumu, nekā citādāk. Tātad kaut kādā veidā jautri ir jāparāda tas, ko nāk. Ok, un tev neprasi, bet atsūti mums lūdzu savus insights. Jā, tas, protams, arī ir. Laikam, jā, protams. Šis, Laura, ir tas, ko es saku uzreiz. Tad kas tevi interesē? Es kā personība vai mani insighti? Tā tad nesaki, ka tev interesē tikai es, nevis reklāmas iespējas, kā tas papildinās tavu viņu pirktspēju, kā šo te produktu noiet vai pievērsīs uzmanību. Un es vienreiz pajautāju, saku, tad kāpēc tieši es? Jums interesē mana personību, un kā jūs tieši izvēlējāties? Ja jūs paskatījāties, ka man ir daudz sekotāju, jums patīk, kā es runāju, jūs mums ļoti patīkat, mums patīk jūs brīvais stils, atsūtiet savus insights. Bāc! Šis ir tas, kā es tikko arī pirms mūsu tikšanās, man bija saruna ar draudzeni, un mēs tieši runājam, kad ir šīs te klišejiskās frāzes, tādas banālās. Es esmu ļoti pateicīgs tur tam un tam un tam, un tas gadiem ieiet tādās. Šogad tam cilvēkam nebija nekāda sakara ar to. Kaut kādas tādas lietas, bet tās tādas klišejas. Un tad tu sāc jautāt, kā tad īsti ir, saka, nē, ja jums interesē mans tur sekotājs, un tā ir cita darīša, bet nestāstiet man, ka es jūs interesēju. Kāpēc jūs tieši šo produktu iedomājaties ielikt man? Es saku, nebūs laikam īsti, nebūs. Un tad es saku arī pēc Indijas, šodien reti, kuram interesē, kas Laura esi līdz galam, tu. Bet tiešām tu vienmēr esi jautrs un visam dzīvē pieeja humoru, iznes miskas no mājas ar humoru, no rīta piecelies, tu esi super jautrs, visi forši, Dievs. Un tu ieraugi to, ka tev mašīna netīra baloži nogakājuši, Dievs, cik forši, visi ārpus, tu esi super pozitīvs. Jā. Vat kuram līdz galam interesē tu kā personība, vai šodien interesē tavi insighti? Un šodien, manuprāt, ir tas bēdīgais, kad vairāk interesē tavi insighti un tavi reitingi, un tā arī kotējās. Un tad mums Latvijā ir šis te, es negribu nevienu aizskart vai kas, ir tas kaut kāda apbalvošanas ceremonija par gādē influenci. Ir, jā, ir. Visu cieņu. Kuram tad ir augstāki reitingi, vai kaut kas tā man pastāst tādas cilvēkus vispār nepazīst, es neesmu ne uz vienu bijusi, un es arī neraušos, un tas nekādā veidā nenosaka manu cilvēcisko vērtību faktoru, un ko es vēlos, ar ko es vēlos dalīties, un ja es cilvēkus iedvesmoju, bet tā arī ir tāda. Zini, ka filmās kādreiz rāda, zini, cik tev tas levels uz rokas, kaut kāds čips ieliks, cik tu esi uzlādēts, kura tev ir kvalifikācija. Mēs dzīvojam šajā pasaulē. Un kad būs vecā mūzika? Bet tu esi bijusi nominēta tieši, par... tur ir par kategorijām, tur gada tāds. Varbūt tu vienkārši neesi atvērusi vai kaut kādu ziņu par tā un tā. Man liekas, ka tu esi bijusi kaut kāds dzīves stils, kaut kas ir bijis. Nezinu. Un ja arī kaut kas ir būts, tad vēl ir otra opcija, ja tu esi nominēts, bet ja tu neatnāc, tad tevi nepiemēr. Tev izsvītros reiz arī, ja tu neapmeklē pasākumu, jo tu neliksi storijas no pasākuma, un tas nepatapina tālāk pasākumu. Jā, redz, ļoti, ļoti pareizi uzsvaru uzlikt, tas tā tiešām ir, ja tā iedziļinās, ļoti daudz, kur nākas saskarties ar to, Jā. Kaut kā tā. Ko saka tavs vīrs par to, ko tu dari? Kā jūs vispār spējat, varbūt, tātad, labi, tajā jautājumā, kad tu man stāstīji, kāda tu esi mājās, tu iezīmēji apmēram tās atšķirības, bet
kā jūs savstarpēji, vai viņam ir viegli sadzīvot ar to, ka, tu esi publiska, atpazīstama persona un tā, ka tu esi dziedātāja un ka tu dari to, ko tu dari? Viņš mani tādu iepazina. Viņš jau mani zināja un redzēja kā Samantu Tīnu, kur viņš ļoti uzstājīgi man rakstīja 2 gadus. Sociālos tīklos sekoja līdzi, ļoti draudzīgi un neizrādot nekādas tur piezīmes, kuras uz mani absolūti nestrādā, kā viss šīs banalitātes, hei, mazās, ceļošana labi izsties, rūtais šem uz jūriņu, vai kad, šis galīgi absolūti, un man ir tādi īsmā ļoti daudz no pagadiem izveidojušies cilvēki, gan sievietes, vairāk gan sievietes, ar kuriem es esmu sarakstījusies no laika gala, un dāmas jau ir apprecējušās, piedzimdējuši 2 bērnus, kuri sekojuši man no Okarts akadēmijas laikiem, un seko man joprojām tādā veidā, pat īsmā dzīvē viņas pat nesatiekot ne reizi, bet es esmu lietas kursā, kas tā kā notiek un izveidojas tāda kā, un ar manu vīru bija kaut kas līdzīgs, runājot par politiku un par vēl visādām tādām lietām, bet pat kāds cilvēks izskatās, visu laiku bija tāda rūpe kaut kur, ja kaut kas. Bet viņš jau to zināja, un viņš arī to pieņēma. Bet es zinu, ka mana mamma viņam jautāja, pirms mēs teicām jāvārdu viens otram, ka viņš brauc pie mammas prasīt atļauju pie maniem vecākiem. Cik skaisti. Jā, un tad mamma viņam prasīja. Bet tu saproti, ar ko tu precies? Viņš teica, jā, tu tiešām saproti, ar ko tu precies un kā tas būs. Viņš teica, jā, bet šobrīd jau, ka mēs vairāk tam esmu iekšā, ir kaut kādas lietas, kuras saprotu, ka man varbūt ir jāpiebremzē, tādas kaut kādas, jo, sieviete nevar realizēties par sievieti līdz galam bez vīriešu. Un ja šīs attiecības ir pareizas, tāpat arī vīrietis līdz galam nevar realizēties par vīrieti, ja nav sievietes. To, kas ir vīrietis, vīrietim jāuzņemās atbildība, sievietei ir jābūt sievišķīgai, jāuzņemās rūpes par vīru, par ģimeni, bet kā jau es iepriekš teicu, ka man ir šis no bērnības jau es pati. Un tas šobrīd arī es šo te mācos, un paldies Dievam, ka mans vīrs ļoti pacietīgs, ļoti, kā saka, nobriedis cilvēks, realizējies cilvēks, un tad viņš var brīžiem uz mani paskatīties ar tādu, labi, kāds saka, paušojies tur bišķīt, es te pat lejā būšu, tu tur palido, es te pie striķīšu tev tur, tu pasaka, tu grib lejā, apmēram tā, bet, jā, bet viņš to, viņam nebija izvēles, viņš pats to izvēlējās. Tā sanāk, jā. Vai tu jūti lielu atšķirību starp būšanu attiecībās un apprecējies? Un tad tu ar to cilvēku, viņš visu ir redzējis un viņš visu zina par tevi, bet tad jūs vēl uzliekat gredzenus uz pirksta, piemēram, jā, un arī oficiāli dokumentos tagad jūs esat salauzāti. Kāda ir atšķirība starp vienu un otru? Ir milzīga atšķirība. Un šis ir tas, ko es citēšu savā, kā teikt, tāda garīga padomdevēja vārdus. Tu arī esi precējies, ja? Jā. Malacis. Mūsu operators ir draudzene, bet precējies nav. Labi, ļoti slikti. Cik jūs ilgi ir kopā? Gads. Aha. Tas jau ir tāds jau robežlaiks. Ir kā? Te ir jautājums. Saki, tev, piemēram, prasa, tava meitene, kas viņa tev ir? Tu ej iepazīst, un tu saki, šī ir mana? Jā, un viņa saka, šis ir mans? Šis ir mans puisis. Bet es arī varu būt viņas draudzene, es arī varu būt tev draudzene. Un vai draugs Lauris arī var būt viņas draugs? Kā? Jā, bet Lauris arī var būt partners kaut kādā ziņā. Un kas tad īsti ir šie cilvēki, kas mēs tiekamies, mēs viens otru, kā saka, patērējam, pavadām labi laiku kopā, kas mēs esam?
Tu man jautā? Jā, kas mēs esam, nu tā, šādās te attiecībās, patērētāju attiecībās. Nu, es zinu, es saprotu, uz ko tu velc tagad, bet ja tu neesi tā kā, ja tas ir tāds pārbaudes posms, tev ir jānonāk kaut kurā momentā līdz tam, ka jūs gribat salauzāties. Cilvēku pārbaudes posms ir 7 gadi, 5 gadi, 10 gadi, viņam viņš nav pārliecināts. Jā. Un turpina patērēt otru. Tad kas tu esi? Kas tev ir otrs? Kas tu esi vīrietim? Ja viņš vēl, es neesmu pārliecināts pēc 10 gadiem, tu esi piegulētāji. Wow. Bet nu reāli. Nav uz otru pusi kā arī. Piegulētājs? Piegulētājs, jā. Tas ir mans, jā. Ja nav šīs te, pēc vēdiskās filozofijas, tā, ja tu esi bildinājis meiteni, tu tikai oficiāli drīkst publiski iziet ar viņu rociņās sadoties. Tātad tu skaidri zini, ka tev ir nopietni nolūku attiecībā uz šo meiteni. Nevis patēries, mēs paizklaidēsimies, un tad 2, 3 gadi, es neesmu pārliecināts, bet vēl projām visu, ko es neesmu pārliecināts. Un tā ir, tas ir tavs piegulētājs, vai tā ir mana piegulētāja, vai kāds vēl varētu, patērētāji. Un tad, kad ir šī te laulība, tad tu skaidri zini, ka vīrietis uzņems atbildību par tevi. Un vai tu, kā sievieti, izvēlies sakot, jā, var, nevis nāmas būs kāzas, cik forši. Vai tu šim vīrietim seko? Krievu valodā ir labāk pateikts, ka tu esi, kā saka, precēsies, tu esi za mūžam, tas nozīmē aiz vīra. Vai šis vīrietis ir tas vīrietis, kuram tu sekos tur, ko viņš tev vedīs, jo viņš uzņems par tevi atbildību. Viņš būs tas vadonis, kā saka, lokomotīvas vadonis. Vai tu viņam saki, jā, tu sekosi viņam? Vai tu jūties, ka droši viņš tevi ved? Šeit ir tā loģika. Mums ļoti daudz ir ikdienā, cik mēs esam kopā, mēs vēl neesam pārliecināti, mēs domājam, paiet 10 gadi izšķirās, nesanāca. Kas nesanāca? Un šādi ir ļoti ērti dzīvot, neuzņemties atbildību. Un tāpēc es atbildot uz tavu jautājumu, ka viennozīmīgi mainās. Tu nevari vairs, patērējām viens otru, laikam nebūs pēc 7 gadiem, savāc savu koferīti, pagriezos un aizgāju. Viss, tu esi uzņēmies atbildību, tu izvēlies sekot šim te vīrietim, tu esi uzticos viņam, kur viņš man ved, un ir nenormāli liela sajūta arī atbildības ziņā, un es domāju, ka arī tu man piekritīs. Nav lielāka atbildības sajūta par savu sievu, ka tā vairs tava draudzene, tā ir mana sieva, bāc, uz kurien es viņu vedu. Uz kurien mēs vedu mūsu, uz kuriem mēs ejam. Un manuprāt, man daudzas manas paziņas vai cilvēku, ko es satikuši, saka, aprecējies, kaut kas izmainījās. Es saku, protams, ko izmainījās. Es saku, man gan nē. Un es saku, tad jau ir skaidrs, ka ja šajās attiecībās jau ir bijuši kaut kādas savu veidu problēmas, jau līdz kāzām, kad kāds jau ir bez mazvai paņemts krāgu un kad mēs precēsimies, vai jau cik tu, kad tas jau nav vairs dabiski noticis. Saka, man kas neizmanījās, tas uzskat, tur jau ir kaut kāda problēma bijusi attiecībās, kas viens ir piežmiegts vai pielikts pie sienas, bet kāpēc otru piespiest izvēlēties būt ar mani? Kāpēc otru piespiest izvēlēties sekot man vīrietim? Vai kāpēc man piespiest viņu gribēt, lai es viņam sekoju? Tālūk, es saku, viennozīmīgi izmainās. Ko tu saki par to, ka sievietes bildina savus vīriešus? Tā arī mēdz gadīties? Tā mēdz gadīties. Tam nevajadzētu tā būt, bet tā mēdz gadīties. Tad es teikšu, ka sieviete tad ir mazliet nobriedušāka, un viņa saprot, hei, kas ir? Ja tu nevar saņemties, tad šeit ir daudz tas vīrišķies. Tev tā bija, ja? Nē, man tā nebija. Lūk, bet tas tomēr, kad sieviete jau saprot, ka viņai jau viss ir skaidrs. Un tad arī veidojās attiecībās šīs te problēmas, kad sievietes kļūst pārāk vīrišķīgas un vīrieši kļūst pārāk sievišķīgi, jo sieviete viņu viedā visu izdara. Uzņemas lielāku atbildību. Un ir es, ka jā, kā tu teiksi, jā. Un šeit arī zūd tas sievišķais. Un vienkārši daudz arī šobrīd ir, kad par sievietēm saka, kas ir spēcīga sieviete? Tā ir vīriešu nolaidība.
Un tā arī ir. Nav jau variantu. Wow, kāda atbilde. Kas ir spēcīga sieviete? Vīrieši nolaidība. Vīrieši nolaidība. Wow. Šis jāapsmadzeņo. Labi skan. Samant, mēs jau pamazām tojamies podcastu noslēgumam. Parasti es mēdzu pajautāt arī šīs lietas tieši uz pašām beigām, bet tu jau biji paspējis pieskarties pašā sākumā. Bet jebkurā gadījumā es gribu saprast, un es ticu, ka mūsu klausītāji vēl jau vairāk, un skatītāji, kam tu tici, kas priekš tevis ir augstāks spēks? Dieviņš, kosmos, tu manifestē, tu horoskopus lasi, budisms, kas tas ir priekš tevis? Tu uzdevi ļoti daudz jautājumus, tas nav viens jautājums. Kam es ticu? Es ticu Dievam, es viennozīmīgi ticu tam, ka viņš, tas augstākais spēks, katram sava reliģiskā piederība ir cita, jo es saku, Dievs ir viens, tikai rakurs, kā mēs to skatāmies, kā mēs viņu saucam, ir dažāds. Kādam tas ir budisms, kādam tas ir, tā ir kristietība, pareizticība, hinduisms, vēdiskā filozofija, krišneitisms. Šodien tās reliģijas ir šitādas vēl miksā ar vēl visu kaut ko. Bet es ticu Dievam, un es zinu un ticu, ka tas tur augšā nekad nav vēlējies, lai mēs būtu nelaimīgi. Un viss, kas mūsu dzīvē notiek, visi šie te eksāmeni, kontroldarbi, klases, ir viss mūsu dzīvē līdz tā, lai mēs kļūtu par sevis labāku versiju un mēs mācītos, atpirktu savus grēkus, savu karmu, ko mēs esam sastrādājuši iepriekšējās dzīvēs. Un šeit mēs esam nonākuši, mums ir nenormāli lieliski iespēja dota. Mēs varam piedzimt par skudru, mēs varam piedzimt par dzīvnieku, kuram nav izvēles. Mums dzīvniekam nav izvēles, viņam ir ķermenis, bet viņam nav izvēles, mums ir. Mums ir dotas visas opcijas, lai mēs darītu izvēles un šajā dzīvē rīkotos labāk un augtu kādu vēseles. Un pēc iespējas ātrāk, kā saka, nonāktu mājās vai noliktos 12. klases eksāmenu un absolvētu beidzot. Bet tas ir ļoti ilgs un garš ceļš, bet tas tur augšā viņš nekad nav vēlējies, lai tu būtu nelaimīgs. Viņš tikai katru reizi dod tev iespēju. Vai citam tā ir sāpīgāka, smagāka iespēja tev šoreiz šo situāciju ieraudzīt citādāk un mācīties. Kā es saku, man ir ļoti tāda zīmīga lieta, ko es arī savos koncertos šad tad atceros. Stāv viens kungs trolejbusā un pie sevis domā, darbs vienkārši riebjās. Nu, reāli pretīgs darbs. Bērni neaudzināt, vispār nemācās. Sieva vienkārši līdz kaklam, vienkārši čūska, ne sieviete. Viņš saka, viss ir slikti, veselība nekāda. Un jums plecis sēž sargiņģelis, to visu pierakst un saka, katru gadu vienus tās pašas vēlmes. Nu, ko darīt? Jāizpilda. Kā mēs skatāmies uz tām lietām, kas mums ir dotas, un kā īsmā tās mums arī mazās lietas, ko mēs nepamanām, neieraugam, kā mums tās liktu īstenībā augt. Jo nekas, mēs zinām šo banālo frāzi, nekas nenotiek tāpat vien nekas. Mēs nekad neesam bijuši vieni, mums ir tas tur augšā, kurš mūs kā tādu mazu lelīt, un šat, tu gribi te paniķoties, pākstīties, pāksties, paspīties, pasēdi vēl 3. gadu tajā 3. klasē, pasēdi, labi. Bet nekad, es uzskatu, tas tur augšā mums nav uzgriezis muguru, tikai gaida, kad mēs uz viņu paskatīsimies un saka, hei, es esmu nogurs pats te spītēties, kas jādara? Tā kaut kā tā. Tev ir arī reliģiskā kaut kāda piederība? Kā tu skaties uz to visu? Jā, es praktizēju vēdisko filozofiju, es praktizēju Krišnas apziņu, bet es ne ar vienam, ne ar to bāžos virsū, ne kaut kā tā, kā saka, lai netraumētu citus, un šajā te apziņā vienmēr arī to saka. Netraumējiet lūdzu citus ar savām, kā saka, atklāsmēm un visu pārējo. Bet es arī vēl mācos, un es esmu ļoti sākuma stadijā un ļoti daudz ko nezinu. Es arī vēl tikai mācos. Mans pēdējais jautājums ir, kā nepazaudēt pašam sevi ikdienā? Tas ir ļoti grūti.
Bet es varu pateikt, ja nu tas notiek, kā atgriezties pie sevis. Vismaz kā man tas ir palīdzējis. Pirmām kārtām, tur jāprot ieklausīties sevī. Mēs to nemākam. Mums visu laiku ir vajadzīgi visādi cilvēki, apkārt kompānijas, draugi, radi, tusiņi, telefoni, visu kaut ko sevi nodarbināt, filmas, šausmu filmas, kaut ko skatīties, lai tikai nepaliktu ar sevi. Bet tur jau iekšā tie mūsu super 1000 miljoni tarakāni, kur visu laiku ir paceltām rokām, saka, hei, klausies, man ir sasāpējis šis. Mēs neprotam ieklausīties, jo tās ir šausmīgi. Tāpēc jau arī saka, klusums ir briesmīgs, vai ne? Viņš ir tik skaļš. Un es vienmēr arī saku, saviem cilvēkiem es jau praktizēju, to iet pastaigāt gar jūru, viens pats bez suņiem, kaķiem, gadžetiem, viens pats. Sākumā viss prāts cīnās pretī, tas ir šausmīgi, briesmīgi, ko es iešu viens pats, ko manim padomās. Sāciet iet, tādas dievzīmenes nāks ārā, sākas visi šie te, tā kā filma bija Ace Ventura, ka viņu iedeva tās sajūtas, ka viņš var būt dievs, ka sākās, ka visas cilvēku lūkšanas viņš sāk dzirdēt. Yeah. Un tad sāk runāt visi tie. Un tad vajag iedot tos krītiņus saviem tarakāniem, lai viņi smuki sāk zīmēt un uzklausīt katru pa vienam. Pirmām kārtām tā ir ieklausīšanās sevī, sevis pieņemšana ar to, ka es tāds viens esmu unikāls un tāda vairs pasaulē nav. Man nav jābūt tā kā citiem, un tās citas veiksmes, formulas un programmas, kas ir bijuši citiem nostrādājuši citiem, ka man tās nestrādās. Katram ir savs eksāmenis, katrā savā klasē. Un ja nu ir ļoti grūti, tad kā nu atgriezties pie sevis ir aizmirst visus savus, kā mēs runājam par lomām, par visiem brendiem, kas mums ir mugurā, visām automašīnām, visām markām, atgriezties pie savas bērnībām. No kurienes tu iznācis, no kurienes ir tavs saknes, tavs bērnības mājas, mamma, tētis, kad tu biji tas pētnieks, kurš mazgāja tās vārdus. Kas bija tavs sapņi? Atgriezties tajā laikā, nomest visu, ar ko mēs esam apauguši, un atcerēties, ka neviens ar pistoli pie galvas mums nestāv un neliek mums skriet tajā kāmīšu ritenī. Kaut kā tā. Samanta, paldies, liels, ka tu atnāci šodien pie mums ciemos. Tu mani iedvesmoji, pilnīgi noteikti. Man ļoti patīk tava šī brīža versija. Paldies. Un lai tev ar vien vairāk un vairāk cilvēku, kurus tu iedvesmo. Paldies tev. Caur mūziku, caur stāstiem un caur darbībā. Paldies tev. Paldies, tiekamies nākamreiz. Paldies. Čau.